Sveiki, mani sauc Marita Dinsberga, esmu digitālā satura autora un kampaņas Tuvāk saknēm šķiro bio vēstnese, kā arī topošā 2 bērnu māmiņa. Ģimenē esam ļoti lieli dabas mīļi, līdz ar to vienmēr redzam, kas notiek apkārtnē, kas notiek dabā, un bieži vien cilvēki nepievērš uzmanību šķirošanai, atkritumu šķirošanai, to savākšanai, līdz ar to tas mums ļoti kļuvis svarīgs. Par bioloģisko atkritumu šķirošanu sākām domāt tikai šogad, jo Latvijā par to sāk runāt aktīvāk, kā arī pie mūsu mājām šāda iespēja nav. Līdz ar to sākām domāt, kā to uzsākt, jo mums ir svarīgs gan vides aizsardzība, gan arī tas ekonomiskais aspekts, jo kā nekā būsim kuplāka ģimene un izdevumu samazināšana mums ir ļoti svarīga. Papētot tuvāk, noskaidroju, kas ir bioloģiskie atkritumi. Tie mums ir ēdienu pārpalikumi un dārza atkritumi, piemēram, zemeņu zaļumi vai nezāles. Pirmais, ko noskaidroju, ir tas, ka ir 2 veidi, kā var šķirot atkritumus. Vai prasīt speciālu konteineru no sava apsaimniekotāja, vai, ja tev ir sēta dārzs, izmantot to kā kompostu veidošanas vietu. Es izvēlējos speciālā spainītī, ieliekot tajā biomaisiņu, var izmantot arī papīra maisu, bet ne plasmas maisu. Un vienkārši šo liekam iekšā un pēc tam ieliekam konteinerī ar visu biomaisiņu. Vai arī šo var izmest kompostkaudzē. Tuvāk saknēm ir gudra izvēle, jo mūsu senči zināja, kā dzīvot vidē atbildīgi. Kampaņas ietvaros arī esmu nolēmusi uzsākt atkritumu šķirošanu. Ir svarīgi pareizi šķirot atkritumus, lai samazinātu vides piesārņojumu, veicinātu materiālu atkārtot izmantošanu un saglabātu dabas resursus. Tas palīdz arī samazināt atkritumu izvešanas izmaksas. Katra mūsu rīcība ietekmē nākotni. Šķirojot atkritumus, mēs varam veidot tīrāku un veselīgāku pasauli nākamajām paaudzēm. Esi pārmaiņu daļa. Sāc šķirot jau šodien. Latvijā aptuveni puse no sadzīves atkritumiem ir bioloģiski sadalāmie sadzīves atkritumi. Tie ir organiskie atkritumi, kuru sadalīšanās procesus dabā nodrošina mikroorganismu darbība. Katrs mazs solis, ko mēs veicam, lai šķirotu atkritumus, palīdz samazināt mūsu kopējo ietekmi uz vidi. Tuvāk saknēm. Šķiro bio.